Kukaiņu ievākšanas ekspedīcija. Kukaiņu pētnieka jeb entomologa viens no galvenajiem darba rīkiem ir entomoloģiskais tīkliņš. Ar to var noķert gan gaisā lidojošus kukaiņus, gan, veicot pļaušanai līdzīgas kustības, atrast un ieraudzīt lakstaugu stāvā paslēpušās radības. Raudzīsim nu, kas trāpījies tīkliņā šoreiz. Baigi interesanti aizlidoja. Pētnieka darbā liels palīgs ir fotoaparāts, kas ļauj dokumentēt un fiksēt novērotās sugas bez to ievākšanas. Dabisku mežu neatņemama sastāvdaļa ir kritalas un nokaltuši stāvstumbri. Daudzu kukaiņu sugu attīstība norit tikai šādā, jau atmirušā koksnē. Mežā pat viens šāds nokaltis koks var kā magnēts piesaistīt retas vai interesantas sugas. Tāpēc jebkurš kukaiņu pētnieks, atrodoties mežā, parasti meklē un vispirms aplūko tieši šādus kokus. Arī jau ļoti satrupējušas, sūnām pārklājušās koku kritalas joprojām kalpo kā mājvieta kukaiņiem un citiem bezmugurkalniekiem. To sugu skaits un daudzveidība ir galvu reibinoša. Sugu atšķiršana bieži sarežģīta. Tāpēc entomologa darbs nav iedomājams bez paraugu ievākšanas. Šīs vaboles sugas piederība tiks precizēta vēlāk, jau laboratorijas apstākļos. Kukaiņiem ir lieliskas maskēšanās spējas. Lai būtu vieglāk atrast un pamanīt uz koku zariem dzīvojošas sugas, talkā nāk tā dēvētais kukaiņu dauzāmais paladziņš. Daži uzsitieni pa zaru un uz tā sēdošie kukaiņi nokrīt uz gaišā ekrāna. Lai ieraudzītu pēc iespējas dažādākus kukaiņus, pētniekam ir jāapmeklē dažādi biotopi. Viena no sugām bagātākajām ekosistēmām Latvijā ir pļavas jeb zālāji. Pļavu ziedošie augi ir lielisks barības avots daudziem kukaiņiem. Šādi kukaiņi dabā pilda nozīmīgu lomu augu aputeksnēšanā. Saulrieta tuvošanās ir īstais brīdis, lai uzsāktu gatavošanos nakts kukaiņu vērošanai, jeb kukaiņu gaismošanai. Galvenais, kas nepieciešams, ir gaišs ekrāns, kas var būt vienkārši balts palaks no omes krājumiem, kā arī spoža spuldze. Spožā gaisma aptur kukaiņu lidojumu, un tie paliek sēžot uz gaišā ekrāna vai tā tuvumā, kur ir ērti un viegli apskatāmi. Līdzīgi tie reaģē arī uz ultravioleto gaismu. Vispiemērotākie apstākļi gaismošanai ir siltas un mierīgas naktis, kad nakts kukaiņu aktivitāte ir vislielākā. Izcili labās naktīs pie palaga var atlidot vairāki simti dažādu kukaiņu sugu. Nakts tauriņi, vaboles, blaktis, makstenes, divspārņi, jātnieciņi un daudzi citi kukaiņi. Neviena nakts nav vienāda ar kādu citu. Nekad nevar zināt, kas atlidos vai atrāpos šoreiz. Ir kukaiņi, sevišķi dažādas vaboles, kas, lai arī ir aktīvas naktī, uz gaismu lido reti. Tās vislabāk ir meklēt ar lukturīša palīdzību, apskatot nokaltušus koku stumbrus, kritalas vai uz tiem augošas piepes. Dienas laiku pavadījuši slēptuvēs, naktī šie kukaiņi izrāpo baroties un ir viegli atrodami.